Šodien parunāsim par vienu no cukura diabēta akūtajiem stāvokļiem – hipoglikēmiju, jo katram diabēta pacientam jebkurā brīdī ir jābūt gatavam novērst šo akūto stāvokli. Vai no tā var nomirt? Nē, tieši nāves draudi nepastāv, tomēr tas var būt diezgan nepatīkami. Kā es varu zināt, ka man ir tā hipoglikēmija? Šādu mēs saucam pārāk zemu cukura līmeni asinīs, un sajūtas šajā gadījumā varētu būt sekojošas. Ir pēkšņa nosvīšana, pātrināta sirdsdarbība sirdsklauves, roku kāju trīce un drebuļi, izteikta bada sajūta, nemieris un baiļu sajūta un varbūt arī reibonis. Patiesībā šādas sajūtas piedzīvo ik viens no mums, kad ir pārbijies vai uztraucies. Jūsu gadījumā tas varētu būt, kad organisms jūt, ka enerģijas resursi iet uz leju, tādēļ izdalās adrenalīns, kas signalizē, ka vajag kaut ko darīt. Bet man patīk adrenalīns. Jā, tikai visam sava vieta. Hipoglikēmiju bez liekas panikas vajadzētu novērst, tikai pirms tam vajadzētu pārliecināties, ka tas cukurs patiešām ir zems, izmērot glikēmiju ar glikometru. Un pēc tam ir jāpēta 15 grami glikozes. Kur es varu to glikozi dabūt? Vislabāk ir glikozes tabletes nopirkt aptiekā un vienmēr nesāt līdzi. Vienā tabletē ir 3 grami glikozes, tātad jums vienai hipoglikēmijai vajadzēs 5 tabletes. Ko darīt, ja glikozes tabletes nav pieejams? Tādā gadījumā var izlīdzēties ar jebkuru citu saldu produktu, piemēram, 3 teikļotēm cukura izšķīdinātām ūdenī. Vai 150 ml kolas, vai 2 teikļotes medus. Gadījumā, ja jūs esat kaut kur ceļā un šie produkti nav pieejami, var izlīdzēties ar konfektēm. Piemērotākās konfektes ir konfektes gotiņa, un nepiemērotākas ir ledenes, un pavisam nepiemērota, diemžēl, ir šokolāde. Jo šajā produktā ir daudz tauku, un tas ievērojami aizkavē glikozes uzsūkšanos, tādēļ tā darbība ir ļoti lēna. Tātad vislabāk hipoglikēmiju novērst ar glikozi. Tieši tā. Un tagad ir atlicis pēdējais solis pacensties izdibināt hipoglikēmijas iemeslu. Vai tad es pats varu izprast, kādēļ man bijusi hipoglikēmija? Jā, ja ir zināmi galvenie pamatprincipi, tie ir sekojoši. Hipoglikēmijas risks pieaug situācijās, ja ir pārdozēts insulīns vai citi antidiabetiskie līdzekļi, ja ir injicēts insulīns, bet ir novēlota ēdienreize vai maltītē ir bijis nepietiekams daudzums ogļhidrātu, ja ir bijusi pārāk liela fiziskā aktivitāte, bet tā nav nosegta ar papildu ogļhidrātiem, un arī alkohola lietošana var radīt hipoglikēmijas risku. Tātad es vairs nevarēšu lietot alkoholu? Nē, protams, varēs, tikai prātīgi. Par to mēs varētu parunāt kādā citā reizē sīkāk. Hipoglikēmija izklausās tāda diezgan nopietna lieta. Varbūt man tās hipoglikēmijas lēkmes vajadzētu kaut kur reģistrēt? Tas būtu ļoti labi, ja glikēmijas paškontroles dienas grāmatā ierakstītu laiku, rezultātu un veiktās darbības. Kāda veida ogļhidrātus jūs izmantojāt un kāds bija rezultāts pēc 2 stundām. Tādā veidā jūs zināsiet, vai šī stratēģija bija veiksmīga un vai to jūs varat izmantot arī citās reizēs. Tātad veicot pierakstu dienas grāmatā, tas man palīdz labāk izprast hipoglikēmijas lēkņu cēloņus un vispār savu slimību kopumā. Tieši tā, tikai katrs pats var izprast un iepazīt savu diabētu un iemācīties to kontrolēt. Skaidrs, ņemšu vērā. Vai veidā?